Savas 740. jubilejas svinības Daugavpils pilsēta ir sākusi jau pirmdien. Par to, ka pilsētā ir atnākuši svētki, liecina arī tās ārējais izskats. Krāsainie karodziņi ielās, stilizēti gaisa balonu rotājumi. Lai redzētu pilsētu visā tās krāšņumā, svētku nedēļas garumā pilsētniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja pacelties virs pilsētas ar gaisa balonu. Arī tramvajs, kas turpmāk visu gadu kursēs un atgādinās, ka šis ir jubilejas gads pilsētai. Un daudzas citas lietas, ko mēs ceram, ka šogad pilsēta būs daudz krāšņāka un saposusies savai dzimšanas dienai. Ceturtdienas vēlā vakarā vajag doties uz Cietoksni, kur būs mākslas nakts, ko organizē Rotko centrs kopā ar sadarbības partneriem. Tas būs kaut kas jauns un, manuprāt, ļoti interesants. Un tas būs ne tikai skatīšanās prieks, bet arī darbošanās. Kā jau daudzus gadus pēc kārtas, pilsētas svētkus mēs sākam ar svētkiem mikrorajonos. Lai svētkus izbaudītu ne tikai tie, kas atbrauc uz pilsētas centru, tie, kas dzīvo pilsētas centros, bet lai katra mikrorajons izjūta, ka pilsētai ir svētki. Plaši izklaides programma pilsētniekus un ciemiņus sagaida jau piektdien, kad darbosies amatnieku tirdziņš un dažādas bērnu atrakcijas. Taču lielākais un interesantākais notikums, kas tiek gaidīts, ir Daugavpils grupas Elpa uzstāšanos. Turpinās grupa Pērkons un dienas izskaņā 11. visiem daugavpiliešiem, pilsētas viesiem uz Daugavpils vienības nama, jo sienas būs iespējams 3D formātā redzēt video stāstu par Daugavpils vēsturi. Sestdien visas dienas garumā pilsētniekus un viesus priecēs dažādu radošo kolektīvu uzstāšanos. Savukārt vienos sāksies svētku gājiens, kurā šogad piedalīsies vērienīgs dalībnieku skaits. Svētku laikā varēs iepazīties ar Daugavpils tādu īpašo seju, mūsu speedway, jo tiks prezentēt mūsu speedway motocikli, tiks prezentēts mūsu speedway Grand Prix sacensības. Dienas izskaņā visus daugavpiliešus aicinām atkal uz vienības laukumu, jo tur, kur koncertēs Inters Busulis. Tālāk pilsētnieki un pilsētas viesi varēs doties uz Daugavas krastu un vērot aviašovu. Un 2 dienas, tas ir sestdien un svētdien. Jebkurš interesants par velti varēs izmantot iespēju un pavizināties Plostu un Liellevu. Pilsētas svētku izskaņā stropu estrādē notiks Latgales dziesmu svētki, kuros piedalīsies kolektīvi un folkloras kopas no visām Latvijas pilsētām. Informāciju par gaidāmajiem pasākumiem var atrast Daugavpils pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv, pilsētas laikrakstos, interneta vietnēs, kā arī bukletos, kas ir pieejami Turisma informācijas centrā un citas sabiedriskās vietās.